Cik foršs, labs un agrs rīts šorīt Berlīnē. Ir bišķiņ pirms 7:00 un es jau dodos uz tramvaju. Ļoti, ļoti skaists laiks, tiešām saulīt spīd, ir gana silts. Jābrauc uz to akvaparku, vai ne? Nu tieši tā. Starp citu, visiem, protams, interesē cenas. Akvaparks šeit maksā nedaudz mainīgi, atkarībā no dienas, jo reāli biļeti var iegādāties pārsvarā kā students par 45 eiro, bet ir dienas, kad viņi nokrīt pat līdz 35 eiro. Nu, un tad reāli visas cenas pa vidu starp 35 un 45. Nezinu, kāpēc tā, bet jā, es šoreiz tā kā iegādājos tikai aizvakar, tad man bija šie 45 eiro. Jūs nopietni? Tā kā degvielas cena. Es nezinu, vai jūs tikai redzējāt, tur parādījās cipariņi. Reku viņi mainās. Es atnācu, un dīzelis pati augšējā cena maksāja eiro 50,9. Un es tieši vilku ārā kameru, lai parādītu to, ka ir lētāk degviela, un viņš nomainījās uz eiro 63,9. Reāli 1 sekunde un 13 centi dārgāk. Šī tik tukšo Aleksandra placu es vēl neesmu redzējis. Sestdienas rīts dara savu. Reāli neviena. Nu, protams, ir daži cilvēki. Paskat, tad parasti ir pilns viss. Pilnīgs tukšums. Šis burvīgais limuzīns mani vedīs uz akvaparku. Izsās, ka ir vieta pagaidām, kur kaut kur apsēsties. Tas būtu labi, jo ilgi jābrauc. Tātad interesanta lieta. Visu šīs 2 nedēļas mēs visur esam braukājuši. Protams, Berlīnas robežās. It kā ar biļetēm, bet neviens neko nav pārbaudījis. Tagad es iekāpu pirmajā reģionālajā vilcienā, braucot uz akvaparku. Man biļeti ir pārbaudīti jau 2 reizes. Es nezinu, vai būs vēlreiz, bet jau 2 reizes. Ok, es esmu izkāpis no vilciena. Tagad man ir kaut kur šeit jāsadabona autobus, kurš brauc uz pašu akvaparku. Nezinu, kur viņš te būs, kaut kur te viņam ir jābūt. Tagad jā, tas ir mans nākamais uzdevums dabūt autobusu. Mazais updates. Es saprotu, ka es tepat vien stāvu un pagaidām gaidu. Vienkārši laikam kādu laiciņu pagaidīšu, sapratīšu, it kā vajadzētu braukt tam busiņam ik pēc pusstundas. Pagaidām nezinu, bišķiņ tāds mistisks, jo te nav tā kā konkrēti laika baigi norādīt. Viņš vienkārši teica, ka viņš tā kā it kā atbrauc kopā ar vilcienu, bet ja vilciens kavējās, viņš negaida, un mūsējais bišķi kavējās, tā kā es mēģināšu sagaidīt tā kā nākamā vilciena laika, un tad cerams, kaut kas būs man atbraucis pakaļ. Ok, šits izstās pareizi. Šits izstās pareizi. Burtiski tikko ierakstīju iepriekšējo klipu. Jā, labi, jābrauc. Labi, mēs esam atbraukuši līdz gala mērķim. Un es gribētu uzsvērt to, ka šī te vieta ir vienkārši nekurienes vidū. Tā kā, es nezinu, es nevarēju uzfilmēt pirms tam, bet tā kā reāli. Ir vienkārši tā kā lauki. Nekas vairāk, un te ir vienkārši... Ak, Dievs, es nezinu, es mēģināšu kaut kad pēc tam kaut kā ielikt bildi vai kaut ko, kā šis izstāsta tā kā no attāluma. Bet, nē, es esmu klāt. Nu, es esmu klāt. Tātad jau kādu mazu brītiņu esmu šeit. Kādas 2 stundas apmēram. Esmu pa lielāko daļu izstaigājis. Tāpēc tagad pamēģināšu paiet, kaut ko pafilmēt un arī jums uzburt tādu mazu saprašanu par to, cik liela un iespēdīša tā vieta ir.
Tāds tad apmēram ir tas mazais ieskats šajā akvaparkā. Protams, es visu te nevaru nofilmēt, jo viņš ir milzīgs, un es arī pilnīgi visur nemaz nevaru izstaigāt tik viegli. Bet ir arī āras zona. Tajā arī biju, tā ir ļoti forši, neskatoties to, kā ārā šobrīd nav baigi silts. Tomēr tāds pavasaris vēsts, tad ārā arī viss kaut kas strādā. To es, diemžēl, nefilmēju, bet es esmu rītī priecīgs, ka es atbraucu. Un es domāju, ka ir vērts atgriezties. Labi, likšu kameru nost, izbaudīšu dienu, tiekamies pēc tam. Šādi atbrauc pakaļ. Esmu iznācis ārā. Bija reāli rītīgi forši, protams, kājā pēc ūdeņiem, besis un tādā garā. Būtu bijis arī interesantāk, ja kāds tamā būtu bijis ar mani kopā, bet nu neko darīt. Katrā ziņā mazo atskaitīt uztaisīšu bišķi vēlāk, tagad jābrauc uz vilcienu. Tā akvaparkam. Reāli, godvārds, bija rītīgi forši. Jāsaprot to, ka viņš nav tikai kā akvaparks, ja tur tā visa galvenā doma ir tāda, ka viņi tiešām sauc Tropical Island, tāpēc, ka, nu, kā jau jūs redzējāt pirms tam, tur iekšā ir tā kā tropiski visi, ja, un tā kā reāli arī karsts un tie augi un visādas palmas un viss. Tas tiek bāzēts visu uz to, bet arī no akvaparka nekas neizpaliek, ir gana daudz. Visu, ko var arī papļunčāties, papeldēties, paslidināties un kopumā man liekas, ka ir rītīgi forši. Vienīgais, kas man nebija, kas varbūt tomēr pietrūka, ir spā zona. Tā kā es nepaņēmu spā zonu, bet es domāju, ka vispār tā nav slikta ideja. Mēs tikko kā 10 cilvēki rītīgi skrējām. Nav paspējām šito vilcienu, bet paspējām. Šis bija episki, vienkārši tāds bāriņš asals skrien. Es esmu apakaļ Berlīnē. Veiksmīgi to izdarīju. Aizbraucu uz akvaparku, atbraucu apakaļ. Te gribās aiziet bišķiņu uzkost kaut ko. Tajā jābrauc arī uz māju vietu. Jāsavāc līdz pārējās lietas pēdējās. Un tad jau vakarā, bet rīt no rīta jau viss jau izvācamies. Aizbraucam uz darbu un tad jau vakarā pavisam mājās. Jā, tagad jāpaies. Tāds nomācies, bet īstenībā rītīgi silts ārā. Kopš pēdējais reizes, kad es filmēju, es jau esmu šo to izdarījis. Biju paņemt kebabu, atbrauc mājās, kādu laiku padzīvojāmies, šo to vēl sakārtoju. Un tagad ir pienācis laiks tādai pēdējai mazam izgājienam pēdējā pilnajā dienā, jeb šo vakarā drīzāk, jo rīt vakar jau būsim mājā. Tā kā jā, izies tepat kaut kur apkārt, pastaigāties, uz domu varbūt aiziet uz bāri, iedzert kādu alu. Bet vispārīgi, jā, izbaudīt pēdējo vakaru Vācijā. Jā, neko taču nefilmēju, bet, vakars būtībā ir pagājis. Tūlīt arī kāpsim iekšā mūsu mīļajā M4 tramvajā un brauksim uz mājām. Jep, palielam. Rīt uz mājām. Berlīne beigsies. Ilgi jau, zin kā, tomēr ilgi apnicies jau arī nedaudz ir. Bet bija forši, katrā ziņā nav pilnīgi nekas slikts noticis. Tā kā noteikti atcerēsimies tikai to labāko. Tas kāds mersīts. Vispār te ir daudz, neesmu tik daudz safilmējis, bet baigi daudz ir tādas tiešām vecas, bet koptas tādas foršas mašīnas. Labrīt! Pēdējais labrīt Berlīnē. Jā, ir pagājušas ļoti foršas 2 nedēļas, un šodien beidzot braucam mājās. Jāsaka, tomēr jau prieks ir. Kur, kā saka, koferīši, praktiski viss jau sakarvāts, viss gatavs, jau vakar savācāmies. Jāpēt brokastis kaut ko, un, jā, laižam uz darbu, vēl bišķiņ kaut ko, un tad jau lidost. Mēs pie trafikas. Viss. Gan jau atradīs. Mēs izvācamies. Mūsu darba diena beidzās. Tagad baigi skaļais man te blakām. Bet jā, tagad mēs dodamies uz kādu veikalu, kaut ko nedaudz nopirkt, kaut ko. Tad jāuztais pusdienas.
Un tad vēl nedaudz tepat kaut kur apkārt. Un tad jau jābrauc lidost. Vai jūs bieži redzat atlaidi 16,7%? 16,7%. Kā viņi to vispār izrēķināja? Kāds sakars? Redzēju, kāds vienmēr interesants sanāk. Mēs šobrīd esam veikalā, kurš ir tā kā tieši blakus mūsu darbam. Jeb respektīvi šitā te ir viena liela tā kā ēka, un šajā ēkā ir mūsu darbs. Bet šeit mēs, protams, esam pirmo reizi, vai ne? Nu, 2 nedēļas nostrādājuši. Tā kā mūsu darbs ir tā kā reāli tur, nezinu, kaut kādi 20-30 metru uz turienu vienkārši. Viss tur ir mūsu darbs. Un, protams, mēs te kaut kādā veidā neesam nekad bijuši. Nedaudz iepirkāmies, pusdienas. Tagad jāiet uztaisīt, jāpēd. Tad jau redzēs, nezinu, īsmā ir jau 12. Tā kā nemaz tik daudz laika mums vairāk nebūs. Nu, cepam ar to, kas ir, bet būs garšīgi. Būs ļoti garšīgi. Es jau zinu, jo es šito jau vairākas reizes ēdis. Kaut kāda mazā atskaitīta bija jāaizpilda. Nu jā, viss jau pavisam pēdējie brīži, pēdējās kaut kādas stundas. Mums, man liekas, pēc kādām 2 stundām ir jābrauc uz lidostu. Pagaidām esam tepat ofisā. Kā jau teicu, uzrakstījām atskaitītas. Un, nezinu, varbūt vēl kaut kur bišķi iziesim vai ko, bet, respektīvi, jau jāpratis nākamais, kas notiks, ir brauciens uz lidostu. Pēdējie soļi šai burvīgā pilsētā. Nē, nu gribās mājās. Tā kā mazais aplīts un tad jau viss. Uz to lidostu. Atā Berlīnei. Atā. Mēs esam nonākuši līdz tā lidostai. Ak, Dievs, es gribu braukt mājās. Es esmu vienkārši gatavs. Bija rīktīgi forši, rīktīgi labi, bet es esmu gatavs braukt mājās. Man liekas, ka visi tieši tāpat. O, drīz jau! Mēs oficiāli tikām cauri čekinam. Esam duty free zonā. Mums kāds laiciņš ir jāpagaida, līdz mēs uzzināsim, kurš gates mums būs, bet pēc tam jau viss. Kā saka, jāpačo, jāpastaigā caur veikaliem, tajā lidmašīna klāt. Esam nonākuši līdz mūsu gaitam. Mums ir A35. Zīmi es nevaru parādīt, jo viņai tieši priekšā ir kaut kādi darbi, bet, jā. Kaut kādu bišķiņu vairāk pa stundu jāpagaida. Un tad jākāpsim iekšā. Katru bija pirms 14 dienām pirmie soļi Vācijā. Ja, nu tagad ir pēdējie soļi Vācijā. Cik jau nu vairs Vācijā, bet jā, mēs tūlīt kāpjam lidmašīnā. Nu ko? Esam lidmašīnā. Laipni lūdzam uz klājas. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Hei! Mēs esam Latvijā, Džeki!
Reku mūsu ļotaks. Atlidojām rītīgi normāli, viss kārtībā. Tagad jāiet kā busiņā. Pavadīs mums bišķiņ tālāk. Un jā, viss. Esam Latvijā. Viss. Savācam bagāžu un uz Jelgavu. Gaidām koferu. Cerams atbrauks. Nebūs palikuši tur. Labvakar. Es neko nesaprotu. Vienkārši. Reku man draudzene sagaidīja man lidostā. Man nebija paredzēts viņu vismaz līdz rītdienai tikties. Es vienkārši nāku ārā un viņi ir. Man liekas, uz šito arī jābeidz. Es domāju, būs vairākas sērijas un ļoti interesanti video. Mēģināšu salīt gana tā, lai kodolīgi un īsi, bet lai ir arī interesanti. Kaut kā tā. Labi, davai, čau!